Labrīt visiem skatītājiem! Tad sākam ar dienas svarīgāko daļu, un tās ir brokastis. Šodien brokastīs mums ir 10 olu baltuma un 2 olu dzeltena. Kārtīgās brokastīs ir jābūt arī labai devai ogļhidrātu. Šajā gadījumā tie ir 70 grami auzu pārslas, plus mutantu proteīns, kurā ir kaut kāds daudzums proteīna un kaut kāds daudzums ogļhidrātu. Neatceros no galvas kāds, bet ja kāds grib, tad Google noteikti palīdzēs. Plus tam visam es pielieku 10 gramus kviešu klijas. Tas ir tikai tādēļ, lai palīdzētu manam vēderam izvadīt visu to, ko viņam vajag izvadīt. Un pēc tam pievienojam kreatīnu un biogrovu. Diemžēl tas nav video, bet tas ir tas, ko es pieliku. Un šādi izskatās brokastis: kafija, auzu pārslas un olu baltuma. Tagad esam nonākuši sporta zālē. Pēc kārtīgas iesildīšanās savu workoutu sākam ar pietupieniem. Un arī pietupienos mēs iesildamies vienkārši ar stieni. Pēc iesildīšanās uzliku vidēji smagu svaru, šajā gadījumā tie ir 80 kg, un uztaisīju apmēram no 12 līdz 15 atkārtojumiem, un tā mēģināju tikt cauri 5 sērijām. Nākošais uzdevums ir spiešana ar kājām. Atkal nedaudz vieglāks svars, iesildamies saprotam kāju pozīciju un tad ejam uz smagāku svaru. Šeit jau ir smagāks svars, saprastēt kāju pozīciju, atliek tikai strādāt. Tātad galvenais, nākot lejā, pārliecinieties, lai jūsu gurni neatraujās no krēsla, savādāk tas ir pilnīgi nevajadzīgs stress jūsu apakšējai mugurai. Un daram cik vien varam, pa 5 sērijas. Tagad ķeramies klāt tīklim. Šis noteikti ir uzdevums, kurš man nepatīk visvairāk. Tātad izskatās pavisam vienkārši. 15 atkārtojumi, taisam pilnu kustību, un tad 15 sekundes vienkārši izstaipam muskuli. Un tad atkal 15 atkārtojumi, un atkal 15 sekundes izstaipam muskuli. Šādā veidā mēģinām tikt 3 reizes pa 15. Nu, ja jūs varat 4 līdz 5 sērijas, tas būs ideāli. Bet tās sāpes ir diezgan lielas, tā kā sagatavojieties. Ķeramies klāt pie izolācijas uzdevuma, un šeit ir kāju iztaisnošana. Šajā gadījumā es taisīju tā saucamo dropsetu, kad no ļoti smaga pārgāju uz vidēji smagu, un pēc tam uz daudz vieglāku. Ideja ir tāda, ka taisi, kamēr vairāk nevar uztaisīt. Tas nozīmē, līdz tev tā sāp, ka tu vairs nespēji uztaisīt, kad nav nekas vairs palicis iekšā, tad visa enerģija ir izmantota. Un šādi 4 līdz 5 sērijas. Pēc kā iztaisnošanas vienmēr ir patīkami pastīties, kā tā kāja izskatās. Šajā gadījumā gaisma palīdz vienai kājai izskatīties daudz labāk. Nākošais izolācijas uzdevums ir kāju saliekšana. Un šeit pavisam vienkārši vidēji smagu svaru, 12 līdz 15 reizes un 4 līdz 5 sērijas atkarībā no jūsu spējām un mērķi. Pēdējais uzdevums – izklupieni ar vidēji vieglu svaru. Taisam apmēram 10 līdz 12 reizes un 4 sērijas uz katru kāju. Nekādā gadījumā nevajadzētu likt ļoti smagu svaru un mocīties tā, lai netiek vairs augšā.
lai jums mugura iet uz priekšu. Daram to visu pavisam vienkārši. 10 reizes, 4-5 sērijas un tiekam galā. Pēc kārtīgi treniņi ir ļoti svarīgi arī savam ķermenim dot visas nepieciešamās izejvielas, kas ir vajadzīgas, lai atjaunotos. Šajā gadījumā es izmantoju lielopu proteīnu, atkal kreatīnu, Viagro un ausu pārstas. To visu samiksēju ar karstu ūdeni. Tas ir tikai viens. Pēc tam ņemam 3 maizes klaipus. Šajā gadījumā tā ir pilngraudu maize. Tad zemesriekstu sviests un pa virsu uzliekam medu. Kā jūs redzējāt, es gatavoju arī pārtiku priekš suņa. Sviests būs nedaudz vēlāk. Paldies, ka skatījāties video un gaidām nākošos treniņu video.